Sveiks, drosmīgās dvēseles! Šodien uztaisīsim ašo mīlestības psiholoģisko taro lasījumu. Ja tev ir kāda cita tēma, par kuru arī tu vēlies, lai es uztaisītu šādu lasījumu, tad ierakst komentāros. Tātad paņemsim savu kavu, ja? Izvēlēsimies 3 kārtis, lai paskatītos, kas notiek tavā mīlas dzīvē. Tātad, pirmā kārts ir, šis būs lasījums tiem, kuri jūtās vientuļi. Hermits, tas ir tas, kurš ir viens pats un viņš meklē to, ko vēlās, bet pagaidām vēl nevar atrast. Tad pavēro šo kārti, kā tas, ko es tikko teicu par šo kārti un pati kārts, attēls liek tev justies, kādas domas raisās tev prātā šobrīd. Vai tā ir problēma, ka tu esi viena un jūties vientuļš vai vientuļa? Tad paskatīsimies, kas ir otrajā kārtī. Otrajā kārtī ir chariots. Pat nezinu, kā latviski tas būtu. Šī kārtas nozīmē kustību uz priekšu. Bet šī kārtī izaicinājums ir tas, ka tur ir, šeit ir lapsiņas, ja? Parasti ir sfinksas. Ka 2 lapsiņas viņas var viegli raut uz 2 dažādām pusēm. Tad pavēro šo kārti, kā tu jūties, kādas domas tev raisās prātā. Vai tu varbūt jūties, ka tu raujies uz 2 pusēm, bet nekur netiec, un ka tev nav nekādas kontrolas pār tavu mīlestības dzīvi. Padomā par to. Ja nepieciešams, nopauzē video un pameditē par šo vairāk. Un tad trešā kārts. Trešā kārts ir 2 naudiņas, kā es saku, pentacles. Šī kārtas nozīmē censties apvienot 2 lietas, tā kā varbūt iespējams ir grūtības apvienot mīlestības dzīvi ar karjeru vai kaut ko tam līdzīgu, vai arī citiem jau esošajiem pienākumiem. Un tad atkal pavēro kārti, ko es tikko teicu, kā tas liek tev justies, kas no tā atbilst tavai situācijai, kas varbūt īsti nē. Un jā, šī kārta attēlo to nepieciešamību rast līdzsvaru, iemācīties, kā veiksmīgi apvienot šīs 2 lietas. Kas tev pietrūkst šobrīd, lai tu varētu apvienot un arī justies veiksmīgs vai veiksmīgs savā mīlestības dzīvē? Padomā par šiem jautājumiem. Jo šobrīd, kas mums sanāca, izkrita uz nejaušības principu, ir tas, ka cilvēks jūtās vientuļš, vēlās tikt uz priekšu, bet ir kaut kādas 2 lietas, kas rauj viņu uz 2 dažādām pusēm. Tāpēc ir grūti būt veiksmīgam un atrast mīlestību.